Savulaik Kirovs Lipmans gribēja kļūt par cirka klaunu. Diemžēl šīs cerības nepiepildījās, lai gan jāatzīst, ka vienam no redzamākajiem hokeja funkcionāriem smīdināt cilvēks padodas. Tieši šeit, Rīgas cirkā, 1999. gadā Kirovs Lipmans atved Latvijas izlasi. Pirms pasaules čempionāta, tā teikt, lai puiši atpūšas. Diemžēl šis cirka apmeklējums ievadīja vienu no skumjākajiem pavasariem Latvijas hokeja vēsturē. Uzvarētājs netiesā, un ar tādām domām Latvijas hokeja sabiedrība ļāva izlasē gatavoties savam trešajam uznācienam uz pasaules hokeja skatuves. Tostarp pašmāju hokeja funkcionāru viļņojās pirmajā. Varētu šķīst, ka federācijas prezidenta Magnus Krēslis ir droši. Tieši viņa laikā tika izcīnīt iespējas spēlēt A-grupā un izlasi starptautiskajā arēnā nostiprināt savu prestižu. Tomēr ar to bija pamats, jo Latvijas hokeja pirmības apakšējā daļa šķīta pavisam vienam. Es būtu palicis par prezidentu, tas tiešām būtu daudz par grūtu, jo sakarā ar to, ka federācijai nauda tajā laikā bija ļoti maz, tad man nācās darīt ne tikai prezidenta darbu, arī izlases menedžeru un dažreiz arī ģenerāla sekretāra pienākums, kas atņēma laiku gan ģimenei, gan pamatdarbam. Jā, un tā kā viss, kas nenotiek, tas ir uz labāk. Vietējais čempionāts bija nožēlojams. Jaunatnes hokeja programma bija uzrakstīta tikai uz papīra, bet par pusotru mākslīgos lidojumu, ar ko Latvijas hokeja izcēlās uz 4. saukuma hokeja nostiprinājuma. Līdzjutēji stāstīja anekdotas. Uz šāda fora izcelties nebija grūti, ko lieliski izmantoja Kirovs Lipmans. Tieši viņš 98. gada rudenī apspēlēja Magoni par sacensību uz federācijas prezidenta krēslu. Lai gan izšķirošie trumpi Lietuvas metodologam vairāk par 110 privātu firmu līdz īpašniekam maksāja labu naudu. Lipmans saprata, ka prezidenta krēslu neviens viņam tāpat nedāvinās, tāpēc nauda netika žēlēta. Visprecīzākais taktiskais gājiens izdevās ar Liepājas ledushalas būvniecību. Tādējādi Kirovs ne tikai vārdos, bet arī darbos parādīja, ka viņš ir par Latvijas hokeja attīstību. Tad man nāca prātā, ka jāuzbūvē Liepājas, bija pa prezidentu, Liepājas metodologu prezidents. Protams, ka bija grūti ar maniem kolēģiem vienoties, bet tad es bišķīt uzņēmos to agresīvu pozīciju un man izdevās uzbūvēt to hāli. Es principiāli gribēju uzbūvēt, lai parādītu, ka, ja gribu, tad to var izdarīt. Starp citu, tieši liepājnieku piemērs vēlāk iedvesmos ledus būmu visā Latvijā. Un šajā ziņā Lipmana nopelni ir nenoliedzami. Pie reizes Lipmans pie jūras rūpnīcas paspārnī izveidoja profesionālu hokeja komandu, ko pasludināja par pirmo nopietno poligonu jauno hokejistu izaugsmē. Ar to faktiski bija gana, lai federācijas prezidenta vēlēšanas Kirovs Lipmans sagaidītu ar mierīgu sirdi. Magonis nebija slikts cilvēks, taču Latvijas hokejā viņa labā sirds nozīmēja neko vairāk kā viena jaunatvieša veselīgas ambīcijas. Kamēr ebrejs Lipmans populistiski pasludināja pārticību visos hokeja stāvos, ja vien viņš tiks ievēlēts par prezidentu. Un hokeja sabiedrībai Lipmana iznāciens patika vislabāk. Godīgi pateikšu, ka es īpaši tāds necīnījos par ievēlēšanu. Piedāvāja man kolēģi, man draugi, man tuvākie, lai es tomēr piedalos šī kongresā vēlēšanas par prezidenta amatu. Ja? Un ar to arī viss man darba beidzās. Es īpaši neko nestrādāju, neko nedarīju. Un ļoti mierīgi aizgāju uz to kongresu. Es biju jau viceprezidents. Ja. Tas bija tādi mierīgi, nekāda tur revolūcija nebija nekāda. Tas bija interesants kongress, es domāju, pēdējais interesantais, kāds vispār ir bijis, ja nu neskaita tagad pēdējos, bet tās arī varētu būt tāds blāvas atglāzums no tā, kas bija 98. gada rudenī. Interesants bija fakts, ka manas jau tur 100% balsis, kuras es zināju, man bija viens skaitlis, ja, un plus vēl es 100% zinu, ka no šaubīgajām balsīm, kas mums bija, arī bija daži nobalsojuši par mani, bet kopumā man bija pat mazāk balsis nekā tā 100%. Tas ir tāds izpētes vērts fakts, protams. Lipmana entuziasms aizkustināja, jo, lai gan formāli federācijas darbā cilvēkos lielu izmaiņu nebija, trūka vienīgi Magoni.
Jaunais boss nekavējās secināt, ka beidzot federācijā ir cilvēki, kam pret hokeju ir nopietna attieksme. Sibenīgi vienojies par jaunajiem līgumiem ar izlases treneriem Beresņiem un Grabovski, Kirovs dabūja kā konsultantu viņam atkal blakus Jurzīno. Par uzkāpšanu hokeja Everestā tika pasludināta pazudušā dēla, talantīgā uzbrucēja Fanduļa pierunāšana pēc 2 gadu pārtraukumu atgriezties atkal izlasē. Tostarp pavisam klusi Kirovam paslīdēja garām bijušā Rīgas Dinamo uzbrucēja Haralda Vasīļeva atsūtītā vēstule, kurā tobrīd Vācijā strādājošais hokeja speciālists raksta. Ar šādu spēli, kādu izlase rāda pēdējos gados, mēs ilgi pārkopā nevarēsim palikt. Vasīļevs lūdz izskatīt jaunajam federācijas prezidentam priekšlikumus, taču paliek atpakaļ parādā. Ai, kā to Lipmans negribēs atcerēties pēc uzskatu. Par izlases menedžeri tika iecelts Helmuts Balders, un laika biedri atceras, ka 99. gada pavasarī izlase esot apčipināta kā vēl nekad agrāk. Lai atļautu hokeistiem koncentrēties pasaules čempionātam, presē tiek ierobežota pieeja valsts vienības treniņu laikā. Ar īpašām atļaujām arēnā tiek ielaisti tikai televīzijas operatori un fotogrāfi. Mēs esam nolēmuši par problēmām līdz pasaules čempionātam nerunāt. Tā skaļi savu nostāju pauda Lipmans un dīvaini, bet prese apbrīnojami iecietīgi uztvēra visas šīs pompozās izdarības. Es domāju, ka tas jau ne jau tikai praktizējās kaut kur tādā momentā vai pie mums. Tas jau daudzās valstīs. Pirms kaut kādiem turnīriem, kur aiz slēgtām trenējās vai kā. Un kā ienāk galvā? Kaut kāds gribās kaut ko jaunu izdomāt. Varbūt tas palīdzēs. Taču domā, vienmēr kaut ko meklē, domā, palīdzēs. Varbūt, ka nepalīdzēs. Iespējams, ka tas bija saistīts ar likmēm, ko pavadīja gaidāmais čempionāts Oslo, jo iekļūšana labāko astoņniekā tiktu automātiski atzīmēta ar Salt Lake City's spēļu Cēziju. Kapteinis Staruks no Likmana izspiež visu laiku lielāko solījumu. Ja komanda būs labāko četrniekā, tad katrs hokeists saņems $15,000. Ja pirmajā astoņniekā, katram tiks par $8,000. Palikšana Agurlā tiek nosolīta ar $5,000. Ironiski, bet uz lielā kaulēšanās fona bija aizmirsts tāds sīkums kā partija hokeja spēlēšana. Ir jāmaksā, es nekad nesaku pa brīvajā spēlē, bet tu vienmēr dabūni beigās. Nevis cik man būs, kas man būs. Tā kā tirgu tu aizēji un tirgojies ar kaut ko. Komandas sastāvs bija līdz mielēm tradicionāls. Beresņevs uzreiz parādīja, ka nekādās avantūrās neielaidīsies un visus trumpus liks jau uz pārbaudītām vērtībām, proti uz veterāniem. Vārdsargu līnija mums izskatījās solīda blakus Zinkovam un Klodānam, palīgos steigsies no NHL Arturs Irbi, un tāpat no NHL palīgos pieteicās arī Sergejs Žoltoks. Apakšgrupa izskatījās šķietami viegla. Optimisti lēsa, ka šveiciešus un frančus jau mēs apspēlēsim, bet zviedri, lai paliek tikai gandarījumā. Sanāks būs labi, nesanāks arī tās, jo tobrīd ar 2 uzvarām kabatā mēs būsim dabūjuši gan zīli rokā, proti olimpisko ceļazīmi, gan medli kokā, iekļuvuši labāko astoņniekā un turpināsim cīņu ar kodolku. Viss arī pēc plāna. Pirms čempionāta žurnālistiem pārliecinošas Beresņevs. Arī no tiem pašiem vadošajiem, ja kādu saka, vecajiem Dinamo laika spēlētiem atsevišķi tur, vismaz man tā likās diezgan interesanti, gatavojās tam čempionātam, aizbraucot pat kaut ko tur atpūsties, cik tur baumoja vai ne, un tas, jo tāpat bija skaidrs, ka viņi tur brauks. Rezultāts bija tāds, kāds viņš bija. Spēlē pret Šveici vārtus uzticis sargāt Zinkovu, un kā vēlāk izrādīsies, tā bija pirmā no daudzajām kļūdām, ko šajā turnīrā pieļāva komandas treneri. Kāds liecinieki atceras, ka brīdī, kad Zinkovs uzzinājis par treneru likt viņam sargāt vārtus jau pirmajā mačā, vārdsargs nobālējis aizsēdzis sākumā. Godīgi, viņš bija pārmies. Mēs visi ļoti labi sapratām, ka pirmā spēle ir ļoti svarīga, un to saprat arī Zinkovs. Tā kā Arturs nevarēja tikt, tad pirms spēles jau bija skaidrs, ka ar Zinkovu būs slikti. Tāpēc, ka visa komanda jau sēdēja autobusā, un viņš izlīd kaut kur no tādām aizkulisēm.
kur tirgoja puķes, tādas būdiņas tur pie tās viesnīcas bija, tur bija pretī stacija, tas apmēram kā pie mums, un viņš iznāca no tām aizkulisēm tāds, varēja redzēt, ka viņš ir beigts jau pirms spēles. Šveicieši to apstiprināja jau mača 50. sekundē, kad guva pirmos vārtus. Mums izdodas atspēlēties un pat izvirzīties vadībā pēc Semjonova un Kerča metieniem. Taču laukumā tomēr dominē par Latvijas izlasi gados krietni jaunākā Šveices komanda. Otrajā trešdaļā Andrejs Matīcins vēl reizi vadībā izvirzīja Latviju 3-2, un šķita, ka izredzes ir vēl joprojām. Tomēr spēles turpinājumā vārtus guva tikai šveicieši. Один гол мы пропустили, как сейчас помню, Лавинч, защитник, стал прыгать, подпрыгнул за шайбой, стал тянуться за ней, подскользнулся, упал, и получилась ситуация 2-1 против Скрастенича. А вратарь Зиньков, когда он стал передвигаться от одной штанги к другой, в этот момент Карлис Краснич случайно задел его ногу. И он из-за этого вот именно момента не успел перекрыть дальнюю штангу, и нападающий швейцарцев забил этот гол. Потом пятый гол, например, мы пропустили. Айгор Ципрус в центре потерял шайбу, и противник вышел 1-1, забил нам пятый гол. Думаю, я убежден в том, что если бы Артур Ирбе приехал с первой игры, то на том чемпионате был бы другой результат. Mača beigās nervi neiztur kapteinim Znarukam, un kā vēlāk izrādīsies, tobrīd no rokām tiek izlaisti ne tikai spēles groži. Получилось так, что там еще 10-минутное удаление было у меня, и до конца меня обогнали. Тоже ни за что. Я думаю, что, в принципе, там было просто 2-минутное удаление. Шайба отошла, я хотел ее так, вот, знаете, как в бортик бросить ее, поймать рукой и отдать ему. Я бросаю в борт, беру шайбу, разворачиваюсь, а он мне показывает. До свидания. Я к нему подъезжаю и говорю, ты что, родной? Он говорит, все, до свидания. Вот такая ситуация. Ну, хотя опытный был, но немножко, значит... Zaudējums ar 3-5 praktiski tiek pielīdzināts traģēdijai, jo nu mums tikai teorētiski ir iespējams izkļūt no grupas kā otrai labākajai komandai. Un arī olimpiskajiem sapņiem tuvāk atrodas Šveice. Oļegam Znarokam šis bija sliktākais turnīrs, kopš viņš valkāja Latvijas izlases formas kreklu. Kopā ar viņu šajā čempionātā piedalījās vēl vairākas personības, un, protams, tas neko labu nedēva. Gan tur laukumā, gan šeit uz spēlētāju soliņu, gan tur ģērbtuvēs. Znaroks bija līderis, taču viņš tieši šajā turnīrā pieļāva to, ko vismazāk vajadzēja izbaudīt jau tā jūtīgajiem Latvijas hokeja organismam. Krievi to sauc par bāzaru, latvieši par tirgu. Znaroks bija autoritāte, bet viņš respektēja Žoltovu. Sajūtis kapteiņa plecu, Sergejs piedalījās divvaldībā, bet tur jau blakus bija Harijs Vitoļiņš, kurš nekad nav stāvējis malā vai savu izlases skaistiem katlam. Gribēju uztaisīt tādu spēcīgu māju, ja. Mēs nesaskanījām kopā māju, piemēram, ar Žoltovu Sergeju, ja, kad it kā Znaroks personība, kas grib vairāk paturēt ribu Žoltovs, kas grib savu spēli spēlēt. Es, kas arī uzskatu, nu, kad es varētu savu spēlēt, jā, un varbūt tas mazliet pa daudz bija. Viņš ir cīnītājs un vienmēr cīnās pa savu taisnību, arī viņš aizstāv komandu, bet ar viņu arī var cīnīties. Znaroka loma šajā komandā bija milzīga, un viņš varēja vienatnē Latviju ievilkt A grupā, ko 96. gada pavasarī viņš arī izdarīja. Tomēr Oslo čempionātā pierādījās, ka Oļegs vienatnē spēja veicināt komandā procesus, kuri spēja vienību iznīcināt. Kurš vadīja izlasi? Beresņevs uz šo jautājumu čempionāta laikā neatbildēja, bet patiesā atbilde bija Znaroks. Oļega personība bija kā magnēts, kas pievilka stipros un savilkušies dūrē, iekļuva par spēku. Kad kapteinis bija vājš, vāja bija arī komanda. Citi līderi aiz Znaroka muguras nebija izauguši, vai vienkārši kopā ar Znaroku viņi vienā komandā nevarēja būt. Pēc Somijas un Šveices čempionātiem izlases veterāni Beļavskis un Bijevs teica, ka tādā vārtakā viņi otro reizi
reizi nevēlas piedalīties. Pagāja gads un treneris Beresņevs negribēja riskēt. To negribēja arī Balders, Likmans. Znaruks bija līdzatbildīgs Oslo neveiksmei, bet nemazāk atbildīga bija arī komandas vadība, kas pieļāva šādu virzienu. Znarukam šis bija pēdējais čempionāts. Pats ieveda viņus A-grupā, pats arī izvēle. Kapteinis bija pielicis treknu punktu savai karjerai izlasē un nojautas teica priekšā, ka Znarukam šis ir pēdējais pasaules čempionāts. Tā arī bija. Zaudējumu šveiciešiem palīdz aizmirst Artūrs Irba, kas ierodas uz maču pret Franciju, bet arī šīs spēles pavadiens izskatās pēc knapa dienu. Iespējams, ka Irbes emocionālo stāvokli ietekmēja garais pārlidojums un ziņa, ka iepriekšējā naktī traģiski gājis bojā viņa Karolīnas Hurricanes komandas biedrs Stīvs Čeisovs. Bija drausmīgākā neziņa, ko darīt, tukšums sajūta. Jo tomēr es biju ļoti labi iejoties Karolīnas komandas kolektīvā. Braucot, spēlēt Latvijas izlasē, es tā vai tā biju apņēmies, ka es spēlēšu, jo tas bija tāds nosprausts mērķis, bet emocijas bija mazliet tādas, notrulināts. Piecas ripas pret Franciju. Šo psiholoģisko vājumu Artūrs atzīst tikai pēc turnīra. Maču mēs uzvaram 8-5. 3 vārtus savā kontā ieskaita Ciprus. Bet hokeja apskatnieki pamana kādu citu epizodi uz spēlētāju soliņa, kur trešās trešdaļas izskaņā vadošā uzbrucēja maiņa Vītoliņš, Znaruks un Žoltoks agresīvi apstāv samulsušo Beresņevu. Maz kāds tobrīd šo epizodu redz kopsakarībā ar pieaugušo iekšējo spriedzi komandā. Taču šis vilciens jau ir nolikts uz sliedēm un sāk savu neatkarīgo gaitu. Īsto laiku bija un, kā tu saka, vēroja no malas. To varat nosaukt pa vienu tāds žargona. Bardaks jau bija kārtīgs tur, vai ne? Un to visu redzot, tad, tāda stipra vilšanās tajā visā pasākumā. Liekas, ka otrreiz nemaz tur tā negribās vairāk, ja tas tā notiekās visu laiku. Ja Latvijas fani nebūtu ieradušies Oslo, tad varētu uzskatīt, ka šis pasaules hokeja čempionāts būtu viens no visu laiku klusākajiem starptautiskiem turnīriem. Savu ārtavu latviešu līdzjutēju kvalitātēm pievienoja arī valsts prezidents Guntis Ulmanis, kas pretstatā citiem valsts vīriem un vipu personām spēli pret zviedriem noskatījās nevis no mīkstajām kunguložām, bet gan kopā ar mūsu fanu vārdu. Kopš tā laika, ieraugot hokeja tribīnēs Ulmaņa kungu, līdzjutēji vienojas draudzīgā rīmē Gunča, Gunča! Pirms mačā ar Zviedriju valda pacelāta gaisma, jo uzvara mums dod labas izredzes. Komandai viesnīcā tiek norganizēta tikšanās ar Latvijas prezidentu Guntu Ulmani, un Irbe viņam pasniedz simbolisko Latvijas izlases kārtu ar 12. numuru. Ir viena brīva vieta komandā, 12. numurs, kur vēl nav aizpildīt, un tā ir aizsarga vieta. Cik viņam ir problēmas ar aizsardzi, viņi tā manī paskatījās, iedeva 12. numuru un ieskaitīja man komandas sastāvā. Nākamās dienas vakarā ar šo pašu krāklu Ulmanis soļos pa Oslo hālas tribīnēm un dziedās kopā ar Latviju faniem. Tikai tam vairs nebūs nekāda sakara ar notikumiem augumā, kaut Latvija nospēlēja savu labāko maču turnīrā. Pirmajā trešdaļā mūsējie pēc Vjačeslava Fanduļa metiena panāca neizšķirtu. Savukārt otrajā spēles daļā Latvija zaudēja 2 vārtus. Trešās trešdaļas sākumā vēl vienus un 1-4. Šķita, ka viss ir beidzies. Tomēr kārtējo reizi tika parādīts raksturs. Sergejs Čudinovs panāca 2-4. Izcilu meistarību epizodēs demonstrēja Sergejs Žoltoks. Un pārliecinoši mūri cēla Artūrs Irbe. Tomēr beigās zaudējām ar 3-4. Jā, tas bija gads, kad mēs sataisam kaut kādus
mēsls, un tad mēs mēģinām izlīst no viņiem kā varoņi ārā. Un tas arī vienu brīdi izdevās, ja, ka mēs pret Zviedriem tur cīnījāmies tā, kad likās, ka mēs esam uz zirga. Turnīrā par 9. vietu jau atklāšanas spēlē mūs nokauti austrieši 2-5. Irbe ir devies uz komandas biedra bērēm. Vārtos tiek likts Klodāns, bet ne jau viņš ir tā vakara lielākais grēkāzis. Pārliecības nebija par abiem vārtsargiem. Tas bija pats galvenais, jo tur, piemēram, bija 3 metieni, 3 vārti. Tādi pilnīgi reāli ņemami vārti, bet abi tie vārtsargi mums tajā brīdī viņi nebija. Ne labākajā formā, fiziskajā, ne arī psiholoģiskajā. Praktiski tie bija caurumi. Mūsējiem vārtus gūst tikai Leonīds Tambijevs pirmās trešdaļas izskaņā, kad rezultāts kļūst 1-4. Un otrajā trešdaļā precīzs ir rezultatīvākais vārtu guvējs šajā turnīrā Aigārs Ciprus. Pēdējā trešdaļā austrieši iedzen 5. naglu Latvijas izlases zārkā, sagādājot zaudējumu ar 2-5. Pēc mača Latvijas žurnālisti nosauks šo spēli par neloģiskāko zaudējumu visā Latvijas hokeja vēsturē. Tieši svarīgā spēle pret austriešiem, kur patiešām vārtsargs sniegums nebija visai labs, jo tur tika gūti vārti no tādām situācijām, kur normāli vārtsargam jāķer. Un līdz ar to, ka vārtsargs nav stabils, arī komanda sāk mandražēt. Un viens uz otru bļaut, ka kaut kas nesanāk, un katrs mēģina pa vienam it kā izlēma domā, ka es viens glābšu komandu, un komandas sašķeļās. Līdz čempionāta beigām Latvijas izlase tā arī vairs neatguvās. Iespējams, ka pēdējo pulveri visi izšāva tovakar ģērbtuvēs, kur nesot vien kliedzis rezerves vārtsargs Zinkovs. Balss pacēlis gan kapteinis Znaroks, gan prezidents Litmans, kurš presē to pasniedza kā vīru sarunu. Tostarp uzbrucējs Žoltoks tiem pašiem žurnālistiem norādīja, ka uz spēlētāju soliņa atrodas pārāk daudz padomdevēju. Visiem mūsu vadībai un priekšniecībai, protams, nepatīk, ka komanda zaudē. Un tā bija tāda spēle, ka mēs zaudējām Austrijai, kurā kaut kur arī tās emocijas nesavaldīja arī Kirovs. Un kaut kādi skarbāki vārdi arī bija teikti mums kā komandai. Es jau mīkstāk pateicu, es neteikšu, ka es tur rup pateicu, es teicu, puiši, vajag saņemties, ko te jūs jau, te jau nav kaut kāda balēts, jāspēlē. Ar to arī pietiek man, ka es tā pateicu. Bet, tā ir dzīve, tas ir emocija. Latvijas izlases ūdens spainis bija apgāsts, un izlieto vairs nespēja saliet atpakaļ pat Irbes atgriešanās sastāvā. Pa 2 vārtiem tajā spēlē guva Vjačeslavs Fanduļs un Sergejs Žoltoks. Piebalsoja arī aizsargi Kārlis Krastiņš un Andrejs Matīcins. Bet izsaukuma zīme pirms pēdējās un izšķirošās spēles par palikšanu A grupā pielika Aleksandrs Kerčs 7-1. Sagrāvuši mājiniekus Norvēģus, Latvijai par palikšanu A grupā bija jāuzvar Baltkrievija. Neizteiksmīgā no mūsējo puses, bet godīgā spēlē tika piedzīvots zaudējums ar 1-2. Vienīgos vārtus nepilnas 5 minūtes pirms spēles beigām guva Ciprus. Mūsu atvadas no A grupas bija notikušas. Pēc neveiksmīgi nospēlētā čempionāta tur Artūrs Irba un Haris Vītoliņš, Normans es un nezinu, mēs tur vienkārši sēdējām, iedzeram kaut kādu aliņu, tad kaut kā, tas viss pārgāja latviešu dziesmu dziedāšanu. Tas bija pozitīvākais no tā, ko es atceros, bet viss pārējais bija tur, mīlas. Par Oslo turnīra lielāko skandālu var uzskatīt Latvijas izlases izgāšanos, tomēr kāda epizode sevišķi spilgti pasvītroja mūsējo tikumus, kas lielā mērā bija daudz nelaimju un neveiksmu cēlonis.
Vienā no intervijām, kuru pašmāju presē pēc turnīra sniedza izlases menedžeris Helmuts Balderis, viņš pateica dažus teikumus, kas vēlāk kļuva par Latvijas hokeja melno humoru, ar visām no tā izrietošiem sekām. Atradies profesionāls. Kas viņš ir Monreālā? Šestjorka. Nekāds konflikts nebija. Es vienmēr pasaku to, tā, kas ir. Ja tu slikti spēlē, tad tu slikti spēlē. Šis vārds šestjorka, kas latviski tiešā tulkojumā nozīmē sestais, bet sarunvalodas skaidrojums šim vārdam hokeja laukumā varēja būt meklējams starp rezervistu vai ļoti tālu rezervistu, kas nepretendē uz lielu lomu, bija veltīts Latvijas izlases uzbrucējam Sergejam Žoltukam. Vienīgais es to pateicu atklāti. Un tas aizvaino. Preses uzpūta to vienīgais lielā mērogā. Es pēc tam pateicu, ka es tā pateicu un es tā uzskatu. Nu. Varbūt, ka es biju pa skarbu. Nu. Un atvainojos, un ar to beidzās. Žoltoku tas aizvainoja, taču acīm redzot, abi bija labi. Katrs izšpļāva to savējo tādu to es un gribēja parādīt, kas no kurš te kā ir. Un Sergejs arī bija cilvēks, kas arī negribēja piekāpties nekad. Viņš vienmēr cīnījās par savu es un gribēja būt vienmēr tas labākais. Tas tikai vēlreiz pasvītroja, kāda atmosfēra 99. gada pavasarī valdīja izlasē, un ka bēdīgais gala iznākums savā ziņā bija pelnīts. Latvijas hokejam bija vajadzīgs šis pliķis, jo tā tālāk dzīvot nevarēja. Zaudējums sāpēja ļoti, taču tas atklāja arī Latvijas hokeja saimniecības vājās vietas. Veresņos atlūgumu uzrakstīja pats. Savukārt Kirovs Lipmans bija gatavs upurēt vēl dažus no ieroču nesējiem. Savā ziņā varējām uzskatīt, ka ir sācies jauns Latvijas hokeja attīstības posms, taču tajā pašā laikā cirks turpinājās.